Skat martā plus 5,8% un kopējā ienesība kopš kapitāla koda atvēršanas 13,13%. Kas par skaitli? Kā man tas ir izdevies, neinvestējot kaut kādās trendīgās akcijās? Paklausies šajā video. Nu jau kļūst patiešām interesanti. Izejam ātri cauri marta mēnesim. Ienesīgums 5,8%. Caur to gadā kopumā es esmu ienesīgumā 4,4%. No kapitāla koda portfolio startēšanas brīža es esmu plusā 13,13%. Un tu redzi, ka šeit pamazām sāk katru mēnesi birt iekšā arī dividendes. Un martā man bija dividendes jau no 6 uzņēmumiem. Maziņas, bet tas, ko mēs redzam, ka katru mēnesi palielinās un bez mana dzīves laika tērēšanas sniedzot kādu pakalpojumu. Šis čārts ir interesants, jo zilā līnija parāda peļņas momentu virs ieguldītā. Un šeit ļoti labi var redzēt, ka procentuāli tas katru mēnesi aug, lai arī tirgū kursi dažādiem finanšu instrumentiem ir ļoti svārstīgi. Šī ir mani šī brīža finanšu instrumenti. Es šo video taisu jau aprīlī, un es šodien pārdevu pāris. Par to es pastāstīšu nākamajā video. Un tu redzi, ka manu portfolio veido ar vislielāko sadaļu 22%, 22,21% Vanguard All World, tad ar 21,15% Realty, tad seko Evergy, tad Vanguard, tad Bank of America. Šeit šobrīd stāv līdzekļi no pārdošanas, kas ir forši, kā Trade Republic par to summu, ko es turu depo, maksā 4% gadā. Omega Healthcare, Delhaize un Volkswagens. Es šīs pozīcijas atkarībā no kursu svārstībām caur krājplāniem papildināšu. Krājplāni man dod to iespēju, ka man nav jāmaksā transakcijas maksas, kas iesācējiem ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Un nākamajā mēnesī es papildināšu ar 2 akcijām. Priekš manis ir svarīgi, lai akcijas būtu zaļajā zonā pie Wall Street aplikācijas. Šeit tu redzi manu finanšu instrumentu attīstību. Viss iet uz augšu, tralalā. Šeit tu redzi mana portfolio indeksu salīdzinājumā ar DAXu, Dow Jones un MSCI World. Es gaidu to brīdi, kad atkal mani rezultāti būs labāki par kādu no šo indeksu rezultātiem. Principā DAX performance uz mani neatiecās, tāpēc, ka man vēl pagaidām nav daudz Eiropas uzņēmumu, bet šo es ar nākamajām investīcijām labošu. Šeit ļoti labi var redzēt, ka visi mani ieguldījumi šobrīd atrodas plusā. Šeit, protams, ļoti interesanti ir vērot, kā katru mēnesi aug ienākumi, kuru es nemainu savu dzīves laiku pret naudu. Uzliksim to uz kopējiem rādījumiem. Ja, janvārī dividendes no Realty, tad pienāca klāt Vanguarda pārdošana,
Vanguarda daļu pārdošana. Es tomēr, protams, gribu atstāt iespaidu publiskajā portfolio, un lai arī tas ir mazs ienākums, tas kopumā dod, jā, labu atspērienu un smukus rezultātus. Mārts kopā ar Trade Republic procentiem par to, ka depo stāv nauda. Man ienākumi ir 2,61. Nu jā, un aprīlī es esmu veikusi jau dažus ierakstus par to, attiecīgi aprīlī vai vēlāk. Šeit ir visi mani finanšu instrumenti, un, kā tu redzi, viss ir smuki plusā. Un tagad pavisam ātrs skats uz pārskatiem, kurus es lieku Instagramā. Kādam, kurš grib ātri pārskriet pāri maniem rezultātiem bez bla 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 bla. Tāpēc piesakojies Instagramā Kapitāla kods. Un šeit tu redzi mārta rezultāti, Kapitāla koda kopējais portfolio rēķinot no 2023. gada oktobra, un redz, kur pakāpeniski aug visas dividendes, Realty Income, Bank of America, Evergy. Evergy sanāk šobrīd visizdevīgākais ieguldījums ar vislielāko atdevi. PAS, All World izmaksāja dividendes un Emerging Markets. 6. mēnesī es ar treidošanu nenodarbojos. Šeit vienkārši procenti no Trade Republic depo 0,11. Un attiecīgi ienākumi kopā sanāk 2,61 eiro. No kā man, protams, ir jānomaksā nodokļi. Tomēr caur to, ka šeit jau nauda sāk taisīt naudu, tad tas man īsti nesatrauc, jo mans uzdevums ir vienkārši ātrāk un ātrāk iegriezt labklājības riteni, lai es varu atpūsties un nauda strādātu priekš manis. Izskatās gandrīz vai kā parauga depo, bet es tomēr tev atgādinu, ka šī nav konsultācija vai ieteikums. Es vienkārši gribu plašākai publikai atklāt, ka saprātīgi ieguldījumi, saprotot, ko mēs daram, diezgan ātri var radīt salikto procentu likumu un nodrošināt to, ka tev ir papildus ienākumi, kur tu nemaini savu dzīves laiku pret naudu, jeb tā sakot, plāns B. Jā, un ka tu pati uzņemies atbildību par savām finansēm, nevis atdod to bankas rokās un valsts rokās, kur tad tā naudiņa caur inflāciju vai dažādiem jauniem likumiem, piemēram, attiecībā uz pensiju, tad izplēnēs kā pērnās lapas rudenī ugunskurā. Nākošajos video es gribu pieskarties tēmām par to, kā palielināt savus ienākumus, lai varētu vairāk atļauties investēt, un ko darīt, ja gadījumā ir iznācis iebraukt parādos. Galu beigās visa sistēma ir uzbūvēta tā, lai mēs izdegtu un iebrauktu parādos. Tāpēc ir tik svarīgi uzņemties atbildību par savu veselību un par savām finansēm. Labu fokusu man palīdz noturēt mana detoks kafija. Atgādinu, ka jebkura investora lielākā vērtība ir veselas smadzenes, un citādāk, jā, es novēlu, lai tavs portfolio arī vienmēr ir plusā.